Polīti, kur ir atnāk uz apkopi. Nekas tas sarežģīts nav. Vienkārši man nav pie rokas tagad tie mezgli sadzinušies jau uz šņores. Parādīšu, kā ļoti labi un efektīvi pārbaudīt gultni. Ja jums tas, kas ar pinceti, pinceti viņš grozās. Tā tad viņš noklemējis nav. Tu var neskatīties ar pincetu, pirkstu pagrozīt. Bet, lai viņš pārbaudītu, kā viņš ir pie slodzes, tad mums jādara tāda operācija. Izvaram cauri un smuki ar dažādām slodzēm. Rullīts griežās un klusums. Tātad šis rullis ir kārtībā. Tur vajadzētu druskiņu saeļot. Viss ir kārtībā. Tātad kaut kāda skaņa mums ir, kur mums vajag austīties, kas ir pie vainas. Ietinamais guldnīs, lociņa guldnis bija labs, tas skaņa nedēļ. Tātad ejam tālāk. Nu tātad esam noskaidrojuši, ka mūsu lociņa guldnis ir normāls, jā, bet nu vienalga vajadzēs viņu visu tīrīt spola. Saprotiet, tas viss, ko es esmu redzējis, tīrīt ap pinzelītēm, tas viss ir anahronisms, tas ir pagājušais gadsimts. Nu, piemēram, ja man klients iedos poli, kuru maksā 300 lati, un es sākšu līst tur ap pinzelēm, kaut ko skalot ārā veļu vai kaut kāds cits stulbums darīt, es 100 punktu zinu, ka tas pola citreiz pie manis uz remontu nenonāks. Vēl viena fīča. Ja šī skrūve ir ar kreiso vītni, tātad skrūvē vaļā jāgriež pa labi, tad šī skrūvīte, štopara skrūve, var viņu arī nelikt, jo praktiski kaset, šīs stinē mehānismas nekad arī vaļā netaisās. Tā, to mēs esam izdarījuši. Visu liekam smuki iekšā trauciņā. Tas, ka jūs atskrūvēsiet vaļā un, kā es teicu, ar pinzeli kaut ko tur ar kaut kādu tur šķīdinātāju tur patīrīsiet, tas absolūti neko nedod. Tas ir tas pats, kas aiznes pie pulksteņa meistaru pulksteni, kurš jums ar pinzeli iztīrīs putekļus. Tas ir pilnīgs nonsens, tas ir. Es skatos un vienkārši brīnos. Bet nu labi, lai katrs dara kā grib. Lūk. Mēs esam attaisījuši vaļā. Starp citu, šeit ir arī caurumiņš, kur parasti lielākoties lielie speciālisti pēc polēm, nemaz spoli netaisot vaļā, šitie iepuši eļļi iekšā un ar to ir gatavs. Kas tur viss iekšā. Lūk, mēs redzam, ka spoli kaut kas smērējis jau, kaut kāds solidols iekšā. Nu labi. Tālāk vairs neko nejaucam, jo pēc tam mēs pārbaudīsim spoli, kāda viņa būs, kad jau iztīrīta. Tālāk viss noādītās detaļas mēs liekam iekšā vanītē, šo liekam uz otru pusi. Šo liekam tā, skrūvīts, viss. Uzliekam taimeru uz 4 minūtēm. Un aiziet. Mums spoli sāk visa mazgāties. Gultņi, visi sēžas, zobret, viss. Pa to laiku mēs varam smuki nodarboties ar citām lietām. Automātika pat mums.
Parādiet man, kuru meistaru, kurš ar pindzeli var iztīrīt labāk, nekā to dara ultraskaņa. Tālūk, anahronisms. Ar ultraskaņas tīru arī motoru karburātors, ledus urbju karburātors, tāpēc jau saprotiet kvalitāti. Nevar cilvēks atnest olba. Vispār šausmas, es negribu runāt vairāk. Labi, skatīsimies, kas notiks pēc 5 minūtēm. Tā tad redzam, ko? Redzam, kad viss šķidrums jau paliek netīrs, netīrāts. Bišķiņ, piedosim temperatūru. Temperatūru nevajag liela, vajag līdz kaut kādu, 40 grādi, lai viņa visu izdara, tā kā pienākās. Paši redziet, kas te nāk ārā no visām spraudziņām. Process ir beidzies. Tādu varam ņemt ārā. Paši redziet, neviena eļas, neviena vecās eļas pārpalikuma nav. Jāiet stelēt, eļot kopā. Eļu es izmantoju abu eļu, kur man nāk 2 litru iepakojumā, tas ir drusku lētāk, bet es viņu viens knīskais, viņu pildu iekšā sprājā. Man draugi ir, vai ne, kuri to var izdarīt, un es iesprājoju viņu mazajā balonā, un tagad liksim kopā. Lūk, šādā baloniņā viņi man iepilda abu eļu. Tātad vizuāli apstamies. Kas te ir? Viss ir ideāli tīrs. Bez nekādiem, visi putekļi, vecās eļas. Viss mums ir izskalots ārā. Spolītē nebija nekāda defekta, ne ar bremžu sistēmu, ne ar lociņu, ne ar citu varbūt drusku trokšņā. Tad mēs visu esam iztīrījuši. Tad mēs visu smuki. Šēli pēc tam bišķi paliks viskozāk. Tas kā sabiezēs. Liekam kopā. Skrūvīts vēl palika konteineri. Saliksim visu kopā. Šī gadījumā nekāda Amerika nav. Tātad, kas ir galvenais? Nekādās ģeometrijās, nekādās rūpnīcas regulēs mēs neesam. Mums jau nebija vajadzība, mēs neesam iejaukušies. Mēs esam vienkārši visu izmazgājuši. Kā jau teicu, tur jau apakšā vannīte, kur mazgājušies šķidrums, tur jau ir tāda zupa, un kaut gan šitā ir pirmās polijas, ko es ieliku pirms šķidrumu nomaiņas. Tātad vēlreiz atgādinu, nekādām pindzelītēm, nekādiem citiem daiktiem jūs to nedabūsiet.
Tad mums vēl ir viena starplika jāieliek. Starp mehānismu un gultni. Ja gultņi slēgti, tad nav nekāda problēma. Viss tiek, jo arī tas mazgājušies šķīdums nav nekāds briesmīgi agresīvs. Lūk, šī vienkārši spolīte, lēta, bet ar viņu ir mums tāpatās ļoti godīgi jāpietās. Lūk, esam visu salikuši. Spolīte ir ieļota. Ar garantiju, ka tur neviens sūds nav palicis iekšā, ir 100%. Nedomāju, ka es kaut ko te kaut kā taisos, kādas te noniecinās vai kaut ko. Nē, es vienkārši saprotu, es gribu, lai kārtību visu. Nekad neciešu, kad kaut ko dara nepareizi. Lūk, viss mums ir ideāli. Izrādās, ka gultņiem nebija nemaz vaina. Lūk, ar garantiju, ka šī spolīte kalpos vēl ļoti ilgi. Tikko ielikt nākamo spolīti, šī vanīti. Tad jūs redzat, kas te pašlaik notiek. Mazgājās šķidrums momentāli. Pilnīgi ir tā pietuvina. Redzēt, ka nāk no lociņa vietām nāk melns dubļmākons. Nu, tā mēs daram visām, es tā daru visām spolītēm, pilnīgi bez izņēmumu, ar visām, kurām ir apkope, kurām ir remonti, jo pirms izmazgā, tad tu redzi, vai tur jāmaina kaut kas, nav jāmaina. La finita commedia.